Lai arī šķītis, ka Edvardam Pāvulam, kā saka, viss iet no rokas, tomēr pirms katras izrādes viņš esot uztraucies. Un katra viņa loma esot nākus caur smagu darbu. To viņš esot iemācījies no sava tēva. Katru darbu paveikt kārtīgi, atbildīgi un līdz galam. Paldies, tēv! Ja tu domā arī turpmāk būt mans vagars, kas es jums esmu bijis visu šo laiku? Dēls? Nē, ne dēls, vergs, kalps bez algas. Turpmāk tā nebūs. Viņš gāja stundu ātrāk, gatavojās, jā, tā, koncentrējās. Nekad nekavēja, nekad nebija tāda, ka viņš neierastos, jā, vai dzēris būtu kaut kur, kā citiem gadījās, jā, vai viņi meklētu. Viņš bija ļoti precīzs, punktuāls. Ja darbs, tad ir darbs. Viņš vienmēr teica, ka viņš neko nemāk, viņš neko neprot. Viņam tas tā ļoti grūti nāca ar tiem tekstiem visiem. Tad mēs tur mācījāmies kopā, runājām. Es runāju pret lomu tādu un tā. Es domāju, ka bija pareizā vietā, droši vien pareizā laikā arī gan. Ja, jo tagad es domāju, ka nav vairs tādas izdevības ne filmēties filmās tik daudzās, kā viņš ir bijis. Ja, fantastiskās.